kur es esmu atlicis. Es jau ir augsti, es negribu atpakaļ lietainajā Anglijā. Ārā vienkārši viss kalēs. Jūs jau skatāties mani, ja? Viss kārtībā, labi, tad es metu pie miera visus papīrus un nāku un stāstu jums. Nu ko, ceļotāja prieks Vineta Gavrilova. Projekts ir izdevies, man liekas, godam. Ielieciet like, ielieciet to īkšķīti, piesekojiet man. Un es jums īsti un kodolīgi izstāstīšu visu, kā tad mans ceļojums gāja. Kā jau jūs redzējāt, es biju šajā ceļojumā 6 naktis un 7 dienas. Patiesībā, jā, ir iznācis šis ceļotāja blogs ar 7 dienām, un šis video būs 8. apkopojums visam, kā man gāja šajā ceļojumā. Dalīšos gan ar izmaksām, gan ar to, ko es vispār izbaudīju šajā ceļojuma laikā, un, protams, kopsavilkums vai ieteikt citiem doties uz šādu ceļojumu vienatnē, vai jebkurā gadījumā varat braukt, protams, ar ģimeni, ar draugiem, lai ir mazliet tāda skaidrība par šo visu. Nu, tad aiziet. Sākam ar to, ka es apkopoju savu budžetu, un kopējā summa šajā ceļojuma laikā sanāca 730 paundi. Un rakstīts tur ir sev neko neatsakot. Jā, varbūt es biju plānojis šo ceļojumu apmēram uz 500 paundiem, bet, protams, tad, kad tu esi tur un situācijas visādas notiek un piedāvājumi un iespējas, tu saproti, ka, nu, tiešām vēlies un nevēlies sev atteikt. Principā, jā, man tas budžets sanāca 730, mazliet esmu, jā, pārsniegusi, teiksim, vairāk kā 230 paundus, bet tiešām es zinu, par ko es esmu samaksājis, un tūlīt arī izstāstīšu, kas bija neieplānots manā ceļojuma laikā, bet es to, protams, paņēmu šo piedāvājumu un saņēmu pirmkārt tik daudz foršas pozitīvas emocijas un sajūtas un atmiņas un tas, kas paliks pēc tam. Pirmais, ko es vēlos, protams, pieminēt, tās bija masāžas, 2 masāžas, jā, iekļautas tajā paketē, kuru es nopirku un kura maksāja nepilnus 50 paundus. Paundos sanāca 48,85. Jā, nu, nopaļojot, teiksim, 49 paundi, jā, nepilni 50 paundi par 2 masāžas sesijām un stundas garumā, un plus vēl sauna un džakūzi, kuru varēja izmantot 20 minūtes. Protams, masāžas laikā tika izmantotas Ēģiptes naturālās eļļas, un, protams, arī bija sejas masāža, kur izmantoja kamieļa to sviestu, jā, jeb to krēmu, kas viņiem ir ļoti populārs. Tā, nu tas bija tas, ko es tiešām varu pateikt, kas kāpēc pārsniedza manu budžetu ieplānoto. Otrais bija tas, kad es sīkumiņos, tiešām sīkumiņos, kā piemēram es biju, kad Jazz Mirabelle viesnīcā vakarā piedāvātās uzkodas, un es no tām uzkodām varēju ēst pistācijas riekstiņus, un es paņēmu to vienu paciņu. Vēlāk pēc tam izlasot noteikumos, kas ir šajos noteikumos rakstīts, jā, kad tūlīt es arī atradīšu, šis ir krievu variants un arī angļu valodā. Tas ir forši, ka tiešām Ēģiptē, kamēr es šo meklēju, ātri jums pastāstīšu, ka Ēģiptē ļoti iztulko un iedod arī krievu valodā, angļu valodā, nu un arī citās valodās, kurās ir nepieciešams. Protams, latviešu valodā nav, bet pāris vārdiņus arī eģiptieši ir iemācījušies, kā piemēram labas, labdien, paldies un tā tālāk, jā, tādus ļoti sīkus mazus frāzītes, kas arī ļoti patīkami. Tā, jā, par to minibāru, jā, minibārds, dzērieni un mazas uzkodas ir par papildus samaksu, jā, un tas izmaksāja 4,12 paundos, jā.
Tad tālāk, kas tika neieplānots, bet pēc tam es atgriezīšos un izstāstīšu visus ieplānotos un arī cik izmaksāja biļetes un tā tālāk. Tā ka sekojiet man stāstu tagad, jā, varbūt mazliet haotiski, jo vēl joprojām esmu tādās emocijās, mazliet esmu pārgurusi, teikšu atklāti jums, jā, jo šajā ceļojumā laikā ļoti daudz visu kaut ko darīju, un es sapratu to, ka es mierīgi uz vietas nosēdēt arī īsti nevarēju, un laikam tā negribējās, un es arī sapratu to, ka mana personība, mana būtība ir izbaudīt, kaut ko darīt, kaut kādas iespējas parādās, kaut ko to vēlos, un tāda baigā sauļošanās, gulēšana īsti pie baseina daudz tiešām nesanāca, un nosauļoties arī nesanāca ļoti daudz, nenodegu. Šoreiz ir tā, ka es tiešām ļoti daudzos ceļojumos, kad braucu, ir tā, ka es nodegu, pleci nodeg, seja varbūt kaut kad nodeg, jā, tur kājas. Šoreiz bija tā, ka es tiešām nenodegu, es iesauļojos, bet nebija tā, ka es apdegtu saulē, jā. Labi, turpinam tālāk. Fotosesija. Tas ir tas, ko es tiešām uz visiem 1000 varu pateikt, kad es nenožēloju ne par vienu gramu, kad es pieteicos uz šo fotosesiju. Tas bija tas, ko es izbaudīju šajā fotosesijas laikā. Tas bija vienkārši wow. Pirmkārt, sadarbība ar fotogrāfu, protams, tā paša pozēšana īstenībā publiskās vietās, kur cilvēki garām iet. Patīkamā daļa bija tas, ka ļoti, ļoti daudz komplimentu saņēmu ne tikai no vīriešiem, bet arī no sievietēm, kas gāja garām un teica, wow, cik fantastiski izskaties, cik skaista kleita, lai veicas arī fotosesijā, lai skaistas fotogrāfijas un tā tālāk. Tiešām saņēmu ļoti daudz pozitīvas tādas enerģijas, sajūtas un to atmiņas viennozīmīgi. Un, protams, arī pats rezultāts beigās, kad bija par fotosesiju. Tātad viss kopā sanāca man 75 poundi. Kas tas ir 75 poundi? Par pusotru stundu fotosesija un pēc tam apstrādātas fotogrāfijas. Man piedāvāja, protams, es šo saku tikai man individuāli, ja, man kā personībai, man sākumā piedāvāja 20 apstrādātas fotogrāfijas un pusotru stundu fotosesija, tika iekļauta budžetā $60. Ja? Bet pēc tam, pēc fotosesijas, es sapratu to, ka tās 20 fotogrāfijas, es vienkārši nevaru izvēlēties 20 fotogrāfijas no tām 200 fotogrāfijām, kuras bija vienkārši, dievišķas, skaistas, tik fantastiskas. Man beigās sanāca 52 fotogrāfijas, jūs dzirdat, jā, 20 fotogrāfijas, tas budžets bija $60. Un tātad es teicu, ka es nevaru mazāk neko tur saspiest, 52 fotogrāfijas, tās, kas tiešām man ļoti patika. Un ilgi diskutējot un runājot ar fotostudijas šiem teiksim, kas uztur šo fotostudiju un fotografē, mēs nonācām pie šīs fantastiskās cenas 75 poundi, jā, 75 poundi, protams, dolāros tas būs mazliet vairāk, tas varētu būt pie nopaļos kaut kur $85, varbūt, jā, es tiešām nemelošu, bet 75 poundi par pusotru stundu fotosesija, pat varētu teikt, ka mazliet ilgāk mums aizgāja šī fotosesija, un 52 apstrādātas fotogrāfijas. Tas ir vienkārši wow. Wow cena, jā, tāpēc es zināju to, ka man tas ir jāņem tā iespēja un jāizmanto, tiešām jāizmanto šī iespēja. Tālāk, kas vēl ir tāds, ko es varbūt nebiju ieplānojusi, bet jebkurā gadījumā izmantoju ēšana kaut kur ārā, jā, kā piemēram tajā Old Market vakariņas, jā, bija paņemtas, kas bija tikai 5 poundi. 5 poundi vakariņas, un
varbūt kādā no maniem arī video tur ir fotogrāfija ielikta, ka tiešām porcija bija ļoti liela. Īstenībā es varu arī tagad šeit ielikt jums šo fotogrāfiju, lai jūs saprotat, cik liela porcija ir. Un tikai 5 poundi par šo porciju es tiešām biju pārēdusies, un es vēl visu nebiju apēdusi. Tiešām no tā šķīve vēl palika. Tad vēl ir tā, kad es kaut kādus mazus sīkumiņus nopirku, tos pašus suvenīrus gan bērnam, vīram, gan arī draudzenēm, nopirku. Un, protams, arī vakariņas lidostā. Tas sanāca gandrīz 8 poundi vakariņas, kuras es paņēmu līdzi lidmašīnā, jo 6 stundas lidojums un 6 stundu laikā tiešām tev sagribas kaut ko ēst, jo man bija tā, kad es pēdu pusdienas. Manas pusdienas bija apmēram ap 2 dienā pēc Eģiptes Latvijas laika. Un mans lidojums bija tātad 5 vakarā, un tad mēs lidojām tās 6 stundas līdz Anglijas 9 un līdz Latvijas laikam, tas sanāk 11, Eģiptes laikam 11 vakarā. Tātad, jebkurā gadījumā man bija vajadzīgas šīs vakariņas, kuras izmaksāja 8 poundus, jo tas bija lidostā pirkts ēdiens un ļoti garšīgs arī. Grillēta vistiņa, tā kā kebabā, uz tā kebabs tika bija uzlietās vistas šašliks un dārzenīši arī grillēti. Un ar rīsiem, kur rīsi arī bija ar zirnīšiem un tādi dzeltenie rīsi, kā tādi austrumu receptes rīsi. Tās bija tās manas izmaksas, kas varbūt pārsniedza manu budžetu, kas bija varbūt kaut kur neieplānots, un plus vēl varbūt arī bija līdzi paņemt arī mazliet vairāk kabatas nauda, gadījumā, visādam gadījumam, un tik tiešām man bija vēl viena lieta, ko man nācās izmantot savus 20 eiro, kaut gan šī te, tūlīt es jums arī izstāstīšu, man ir šeit čeks, tātad tūre uz snorklingu, jeb niršanas tūre, lai redzētu visus tos koraļus un zemūdens pasauli. Tas izmaksāja $20, bet, es samaksāju 20 eiro, jo dolāri bija beigušies. Un arī tiešām tas bija kaut kas wow! Pirms tam es taisīju to niršanu, jeb angliski viņu sauc snorkeling, zemūdenē, pie tām viesnīcām man bija arī meitenes un tāpat arī tie, kas izīrē tās maskas, iedeva man maskas, un es turpat pati savā novdabā nirstot zem ūdens, daudz neko neredzēju, kaut ko jau, protams, redzēju, bija forši, bija dažādas zivtiņas, bet tā pieredze, ko es ieguvu šajā tūrē, kad mēs braucām, tas bija vienkārši vārdiem neaprakstāmi, jo pirmkārt tas viss bija 1 stundas garumā, niršana, ar speciālo instruktoru, kurš mūs arī veda, viņam bija savs riņķis, kuram mēs sekojām līdzi, visa mūsu grupa, un viņš arī veda mūs tur, kur ir viskaistākās un foršākās vietas, viņš pats, protams, to visu zina, un tad, kad viņš kaut ko foršu redzēja, tad viņš mums teica, ejam zem ūdens, skatāmies un vienkārši izbaudam, un tas bija vienkārši vārdiem neaprakstāmi. Runājot par pašu masku, man bija izīrēta gan maska, gan arī veste, protams, arī nebiju iepriekš tā tik ļoti daudz peldējusi. Ik pa brīdim varbūt kaut kur piekusu bija jāpapeld uz muguras, vienkārši jāatslāpst, jārelaksējas, un tad atkal varēja turpināt niršanu. Vienkārši wow! Kas tur darījās zem ūdens, tas bija vienkārši fantastisks ceļojums. Es kaut kādā momentā vienkārši sajūtos kā nāriņa, kad es esmu daļa no šīs zemūdens pasaules, kur iegrimusi, kur kopā ar ziltiņām peldu, kur dzīvoju, iedomājos, kad esmu tajā viņu pasaulē. Tas bija kaut kas brīžiem vārdiem neaprakstāms, un tā sajūtas un tā laimes sajūta, kad dzīvē ir tik skaistas
vietas, lietas, ko redzēt un izbaudīt, tas ir vienkārši wow. Nekad nevajag žēlot naudu, pat ja varbūt liekas, ka mums tās naudiņas nav. Tās sajūtas, ko mēs saņemam kaut ko tādu ieraugot, jaunu pieredzi, tas ir uz mūžu paliekošs, kaut kas uz mūžu paliekošs, un mums to nekad neviens nevarēs atņemt. Un tāpat arī pēc tam šajā túrē, kas ir par $20, tika iekļauts arī maģiskais ezers, jeb ezers, kur tu drīkst ievēlēties vēlēšanos, iemetot 3 mazus akmentiņus, tās baltās smiltiņas un gaiši zilais ūdens. Un vismaģiskākais tas viss notikās 24. decembrī, tas ir Ziemassvētku priekšvakarā. Maģiskas laiks, kad mums pašiem ir jāievēlās šīs vēlēšanās. Man pat asaras sāk acīs nākt par to, kad tiešām tik skaists tas viss man izvērsās un pat īsti līdz galam neieplānots, bet beigās tas viss izvērsās kā no augstākajiem spēkiem ieplānots šis ceļojums kā kaut kas maģisks, kā kaut kas vārdiem neaprakstāms, un katru sekundi, katru minūti tiešām izbaudīju. Un jūs noteikti arī redzējāt manas fotogrāfijas, redzat, cik skaisti tur tiešām viss bija. Atgriežoties pie tām cenām, fiksētajām cenām, biļetes. Pats pirmais, ko es iegādājos, bija biļetes uz Ēģipti un atpakaļ, kuras es pirku no Londonas Luton lidostas uz Šarm-el-Šeiku patiešo, un biļetes vienai personai man izmaksāja £270. Turpat atpakaļ, jā. Tātad, jā, biļetēm cena ir diezgan dārga, un man ir jāpiemin to, ka vispār skatoties šīs biļetes uz Šarm-el-Šeiku, it sevišķi, ja tas ir vasaras periods, viņas ir dārgas, viņas tiešām ir dārgas, un manā gadījumā es atradu vislētāko variantu, jā, biļešu cenās. Tad tālāk, kā jau jūs zinat, es paliku 3 dažādās viesnīcās, tūlīt arī viņas visas nosaukšu. Amfora Aqua izmaksāja pati viesnīca, jā, £115 par 3 naktīm, bet viss bija iekļauts, gan ēšana, gan arī varēja iet bārā tāpat pasūtīt kādu kokteili, un akvaparks, baseini. Nu, protams, nekāds luxury šī viesnīca neteikšu, jā, ka būtu kaut kas baigi luxury, un arī varbūt no ēdienu ziņas nebija ļoti liela izvēle, jā, kā varbūt kādās citās viesnīcās. Šī bija viesnīca tiešām ar 4 zvaigznēm, es zināju, uz kurien es lidoju, kad es tieši tā arī skatījos, lai ir 4 zvaigznītes, lai ir vispār paēšana, jā, tās visas ēdienreizes, lai tiek iekļautas, lai ir pludmale, lai ir tas pats arī baseini, apsildāmie baseini, jā, tur arī ļoti interesanti un uzmanīgi jāskatās, kad mēs meklējam viesnīcas, it sevišķi, ja mēs lidojam decembra mēnešī, kas ir priekš Ēģiptes, viņiem tas ziemas periods skaitās, no 22, 25, 6 grādi temperatūra dienā, un vakaros naktīs viņiem tā temperatūra dažreiz noslīd līdz 14, 15, 16, nu, varbūt arī pat 12 grādi naktī, jā, varbūt. Un tāpēc tā temperatūra mazliet ir zemāka. Un ļoti daudzās viesnīcās ir apsildāmie baseini, jo nav apsildāmais baseins, patiesībā ūdens ir mazliet vēss. Bet, nu, tie, kuri mīl augstu ūdeni, tie, kas peldas Baltijas jūras vasarā, tad viss ir kārtībā. Mēs esam norūdīti, mēs tam varam visam iziet cauri, un tas nav nekāds lielais šķērslis. Tā, ko tālāk es padalīšos. Jā, tātad es paņēmu arī tātad manu dzeram naudu, jā, jeb kabatas naudu. £60 man bija samainīti $80, un plus vēl bija £40 kabatas nauda, tātad £20 un €20, jā, apmēram tā. Un tad, protams, jā, vēl tur kādas mazas sīkas lietiņas, mēram kaut kāds kapučīno, jā, tika nopirks, vēl tur kaut kāds maza uzkodiņa kaut kur, jā, bet tas viss tika ieskaitīts šajā lielajā summā, kur es arī jums nosaucu, £730, jā, tā ka tas viss tiek iekļauts tajā.
Tad nākošā viesnīca, Just Mirabel Resort. Jūs atceraties to, kad es biju šajā viesnīcā, kur tiešām emocijas cita augstu vilni. Šajā viesnīcā bija tik daudz piedzīvojumu, tik daudz romantikas, tik daudz, ko es tiešām varēju baudīt. Un tas bija tā, kad es tiešām šajā viesnīcā paņēmu tikai vienu nakti. Es apmēram sapratu, kādu viesnīcu esmu izvēlējusies, tad, kad es meklēju caur booking.com. Bet atklāti teikšu, tad, kad es ierados šajā viesnīcā, es tiešām nebiju gaidījusi, ka būs tik fantastiska viesnīca. Un viņai tiek iezīmēta kā 5 zvaigžņu viesnīca, bet es saku, ka 5,5 zvaigznītes. Jā, tiešām, mega. Pirmais jau bija tas, kad vienkārši ierodoties viesnīcā, man uzreiz visas manas somas paņēma, man nekas nebija jānes. Viņi visu palīdzēja, welcome drinks, jā, jeb, teiksim, tikko iebraukšanas tā dzēriens un tiešām ļoti garšīgs, naturāls un krāsas ziņā tik skaists. Un tur es sapratu, bija mango, banāni un zemeņu tāds kokteilis, bezalkoholiskais, vienkārši, tik garšīgs. Un šī viesnīca uz vienu nakti man izmaksāja 70 poundus. Jūs varat iedomāties 70 poundi par vienu nakti, kurā es tūlīt jums visu izstāstīšu. Es ierados viesnīcā ļoti laicīgi. Check-ins parasti ir sākot no 2:00, bet es ierados šajā viesnīcā jau apmēram 1:00 dienā, lai tiešām izbaudītu pēc iespējas ilgāk šajā viesnīcā šo visu. Un ļoti laimīgā kārtā viņi mani pieņēma, viņi man iedeva numuriņu laicīgi un viņi man iedeva numuriņu tādu kā ar upgrade. Viņi teica, mēs jums iedosim ļoti foršu numuriņu, un tiešām tas tā arī bija, kad es tātad ierakstījos šajā viesnīcā apmēram 1:00, noliku visas savas mantas un jau varēju doties pusdienās. Tātad es pēdu pusdienas tajā, jā, pirmajā dienā un vakariņas. Tas tika viss iekļauts un tiešām tā apkalpošana, kas bija tajā viesnīcā, tas bija vienkārši wow. Viņi zināja, ka man ir tātad bezglutēna diēta. Un, jā, pusdienās vēl nekas nebija sagatavots priekš manis, bet viņi, sākot jau no vakarpuses, viņi teica tā, no vakariņām līdz nākošajā dienā tev viss būs bezglutēna produkcija, tu vienkārši pienāciet klāt, un mēs jums sagatavosim. Un tiešām tā arī bija, kad viss jau vakariņās atnāca, un viņi mani pat atpazina pēc sejas, viņiem nemaz nebija man nekas jājautā, viņi jau atnesa man gan maizīti, gan keksiņu, kas bija sagatavots tieši priekš manis. Nākošajā dienā, jā, es pirmkārt brokastis pēdu, pusdienas pēdu, un vēl es pēdu vakariņas, jo tajā viesnīcā es tiešām paliku ilgāk, jo man bija fotosesija pirmkārt, jā, tikai 3:00 pēcpusdienā, un fotogrāfijas bija gatavas apmēram ap kādiem tikai 7:00 vakarā, tad es vēl paspēju arī pat vakariņas tajā viesnīcā pēst, un neviens man neko neteica. Jā, runājot par izrakstīšanos, izrakstīties man arī atļāva mazliet ilgāk, viņu laiks ir izrakstīties, tūlīt es jums arī izstāstīšu, jā, 12:00 ir izrakstīšanās. Un ko es jums pateikšu, viņi man, protams, iedeva bonus izrakstīties 2:00 dienā, kas ir vienkārši mega fantastiski. Atkal papildus bonus bez nekādas papildus samaksas, kas tiešām ir tajā visā 70 poundu budžetā, jā. Un tāpat arī izrakstoties, rokas sprādze netika noņemta, un īstenībā šī rokas sprādze ir pat nevis nogriežamā, bet viņu es varu vienkārši noņemt un pēc tam uzlikt atkal atpakaļ uz rokas, un ja nu gadījumā kādreiz brauc atpakaļ uz Ēģipti uz Šarmilšeiku, es vienkārši varu šo rokas sprādzi uzģērbt un aiziet pie viņiem ciemos. Tas ir tā, protams, jo kāpēc es to saku, tas ir tas, ko ļoti, ļoti daudzi blogeri YouTube kanālā vienmēr dalās un stāsta ar to, vai viesnīcās nogriež rokas sprādzes vai nenogriež. Ja rokas sprādze tiek nogriezta uzreiz pēc check-out, tas nozīmē, ka tu nedrīksti
ēst, neizmantot bāru, neko, jā. Nu, vienīgais, tu drīkst uzturēties tajā viesnīcā tiklīdz, kamēr tu neesi izgājis ārpus viesnīcas robežām, bet izmantot jau tos visus pakalpojumus nevari. Nu, varbūt izņemot, varbūt papeldēties vēl drīksti. Neviens jau tevi no baseina nedzīs ārā, jā, bet tādu servisu kā ēšana, dzērienu uz to gan ne. Nu, lūk, un šajā viesnīcā es to varēju visu izmantot līdz pat vakaram, līdz pat pulkstenis tiešām 8 vakarā, jo es šo viesnīcu atstāju tikai 8 vakarā, lai brauktu atkal uz nākošo viesnīcu. Tā ka šeit es tiešām ļoti daudz ko varētu stāstīt par šo viesnīcu, cik ļoti es biju aizkustināta, kad līdz pat asarām vienkārši sāku raudāt no pārlaimes, no tās sajūtas, cik ļoti viņi apdomāja, cik ļoti viņi rūpējās par to, lai man būtu arī bezglutēna produkcija pieejama, un kā jau teicu, tik līdz viņi ieraudzīja mani ienākot pa durvīm iekšā, uzreiz viņi nesaka bezglutēna manu produkciju, man nekas vispār nebija jāsaka, viņi tāpat arī pienāca pie galdiņa, atnesa man kapučīno un ūdeni, kuru es biju tiešām aizmirsusi pateikt, kad, lai atnesa man ūdeni, jāpadzerties, viņi to visu sajuta un zināja, un, nu, tiešām servis bija ļoti labs un ēdiens ļoti svaigs. Kā jau teicu, šeit varētu ļoti daudz runāt, bet, nu, ir jāsāk runāt arī par pēdējo viesnīcu, jāpieskaras, jā. Un pēdējā viesnīca nosaukums ir Tivoli Charm Resort, ļoti vienkārša, un es tiešām to arī zināju un sapratu, uz ko es eju, kāpēc es izvēlos šo viesnīcu. Viņa ļoti mazbudžeta viesnīca, jūs tūlīt arī dzirdēsiet šīs viesnīcas cenu pa 2 naktīm. Es samaksāju tūlīt nepilnus 40 poundus, kas ir 39,66. Tas nozīmē 19 poundi pa 1 nakti, kurā, protams, tiek iekļautas tikai brokastis, bet tas nozīmē, jebkurā gadījumā man bija 2 brokastis, jā. Un, protams, tu drīkst izmantot baseinu, džakūzi, tāpat arī atrakcijas, jā, entertainment. Es biju mega aizkustināta, kad animators vienkārši pajautāja, no kuras valsts es pateicu no Latvijas. Neilgi pēc tam viņš uzlika dziesmu, kas bija ne tikai latviski, bet latgaliski. Tas bija vienkārši tās man, nu, mega patīkams pārsteigums, jo es domāju, ka tie animatori, viņi vienkārši nevarēja zināt, no kuras Latvijas puses es nāku. Protams, pēc tam runājot ar viņu, viņš teica, ka viņam vienkārši tajā playlistā savā mūzikas bibliotēkā arī ir šāda dziesma, latgaliešu dziesma, kas bija vienkārši, nu, odziņa uz visa, kā patīkams pārsteigums par tādu minimālu cenu, kad arī viņi rūpējas par saviem klientiem, jā, par viesiem, jā, kas atbrauc uz šo viesnīcu. Un brokastīs izvēle ļoti maziņa, un tāpat arī pieminēju par kafiju, kad tā kafija ir tāda ļoti vienkāršā. Sapratu, ka tā ir šķīstošā kafija, bet tad, kad es dzeru, es īsti nevarēju saprast, ka tā nav dabīgā kafija, jo kafija īstenībā garša bija ok. Jo es arī biju, samierinājusies, es biju gatava uz to, ka, nu, nebūs tā kafija, kādu es dzeru ikdienā mājās. Jā, es pirmkārt mājās dzeru bez kofeīna kafiju šobrīd, jā, bet, nu, dabīgo pupiņu kafiju cauru kafijas automātu un, protams, arī bez laktozes pienu, jā. Bet, nu, es tiešām zināju, uz ko es eju, kad es braucu ceļojumā, un man nebūs tādas pieejas, jā, bez laktozes piens un bez kofeīna kafija, tāpēc es izmantoju arī šos variantus. Un teikšu atklāti, nebija slikti, nebija nekas. Vēl viena, jā, ļoti liela un svarīga lieta, ko es vēlos jums pateikt, šo 6 dienu laikā, jeb, nu, 6 naktis, 7 dienu laikā, man nekādas saindēšanās nebija, jo ļoti bieži cilvēki stāsta, kad brauc ceļojumos no ēdiena var saindēties, slikti var palikt. Man viss bija kārtībā, nekādas saindēšanās, vienkārši varbūt man tiešām bija paveicies ar viesnīcām, ar to, kad varbūt, lai arī cik tas ēdiens bija kaut kādās
kaut kādās viesnīcās vienkārši, protams, nerunāsim par Jazz Mirabelle, tur tiešām ēdiens bija, tik svaigs, un katru reizi es tiešām paskatījos, vai viņi to, ko brokastīs dod, vai viņi to liek arī pusdienās un pēc tam vakariņās. Nē. Katru reizi bija pilnīgi jauns, svaigs ēdiens, kas ir, mega tāds liels pluss šim visam, jā, jo ļoti daudzās viesnīcās viņi vienkārši to ēdienu, kas bija brokastīs, viņi kaut ko pārtaisa un tāpat turpina dot pusdienās, ja tur, piemēram, svaigi dārziņi, viņi tos dārziņus pēc tam ieliek tajā kaut kādā sautējumā un, izmanto, jā, lai nemestu ārā ēdienu. Šeit stāstīt varētu tiešām ļoti daudz, ir pamazām jāatkopo šis video un jāplāno nākošie ceļojumi. Tiešām varu pateikt to, ka ceļojums bija ļoti izdevies, esmu mega priecīga un apmierināta ar šo ceļojumu arī vienatnē, tā kā iesaku ikvienam un paldies, ka jūs sekojat, paldies, ka jūs skatāties, uzlieciet īkšķīti un, protams, piesakojiet man, lai nepalaistu garām citus ceļotāju prieks video. Paldies par skatījumu un līdz nākošajai reizei. Ceļotāju prieks, Vineta Gavrilova. Atā!